Sveicināti! Tu klausies raidierakstu Naudas lietas, kur mēs tiekamies ar finanšu un investēšanas ekspertiem un runājam par investīcijām, lai tu būtu zinošāks par to, kāds ir ieguldījuma iespējas. Un raidierakstu organizē Finanšu izglītības biedrība, kuras mērķis ir izglītot cilvēkus par ieguldījuma iespējām, lai katrs Latvijas iedzīvotājs būtu zinošāks, prasmīgāks un arī pārliecinātāks par to, kā viņš var veidot savu finansiālo labklājību ilgtermiņā. Un es esmu Alina Zela, personīgo finanšu mentore un arī finanšu pratības izglītotāja, un kopā ar mani raidierakstā Naudas lietas ir pastāvīgs viesis Vilhelms Karlsons. Sveiki, Vilhelm! Labdien! Pasākumu vadītājs un improvizācijas teātra aktieris. Un topošais investors, profesionālis gandrīz. Jā, es gaidīju šo piebildi. Vilhelm, mēs šodien runāsim par fondiem. Mēs iepriekš tevi jau izrunājām par akcijām un obligācijām, kas tie ir tādi par finanšu instrumentiem, un šodien runāsim par fondiem. Un tieši tāpēc pie mums ciemos ir Anija Katkeviča, kas ir uzraudzības speciāliste Zviedrijas biržā. Sveika, Anija! Čau, čau! Gatava runāt par fondiem? Jā, aiziet. Zini kā, Vilhelm, es sākšu uzreiz tādu triki jautājumu, jo es nezinu, vai tu zini atbildi uz šo jautājumu. Bet mēs runājam par akcijām, ko nozīmē akcijas, mēs runājam par obligācijām, ko nozīmē obligācijas, bet investīcijās ir termins, kas saucās diversifikācija. Un vai tu zini, kas ir diversifikācija? Es varētu minēt, ka diversifikācija nozīmē savus ieguldījumus izplest caur ielikt dažādākos instrumentos, nevis vienā konkrētā tikai. Jā, zini, tas stāsts par tām olām vienā grozā, jā, un tagad ir jau kādu laiciņu ir jauns stāsts, jā, ka nevajag turēt visus olas vienā grozā un nevajag visus grozus likt vienā lidmašīnā. Tagad ir tāds arī stāsts. Un īstenībā tas arī savā ziņā arī atspoguļo diversifikāciju, bet, Klau, tu esi zinoši, man liekas, naudas lietas tev krietni palīdzējušas. Pēc es sarakstu. Jā, un tagad pēc šodienas raidieraksta tu arī sapratīsi, ka ieguldīt visu vienīgā akcijā nenozīmē diversificēts portfolio. Jā, man ir tādi PTSD flashbacks no tā Teslas akcijām jau tagad. Anija, par diversifikāciju pastāstīja gan man, gan klausītājiem, gan Vilhelmam, jo visi visur vienmēr iesaka veidot diversificētu portfolio, bet es teikšu tev atklāti, pirms es sāku investēt, es nevarēju saprast, ko nozīmē diversificēts portfolio. Jā, man laikam tas vārds jau mazliet atskan uzreiz katru reizi, kad dzirdu vārdu diversifikācija, bet man liekas, tas vieglākais veids, kā šo te iztulkot un uztvert, ir vienkārši savu ieguldījumu dažādošanu. Tu jau teici par to, ka celiekam dažādos uzņēmumos, vai ne? Tā kā tas principā arī ir tas īstais tulkojums, uz ko tad mēs varam skatīties. Bet kāpēc tad šis ir tik svarīgs termins? Te mums ir jāatgriežās pie riska, par ko mēs esam jau pirms tam runājuši. Un, principā, šī dažādošana ir mūsu riska dažādošana. Un, ko tas nozīmē? Riska līmenī mēs varam domāt par risku, kas ir viena konkrēta uzņēmuma risks. Piemēram, saplīst Teslā tur rūpnīcā kaut kas vai notiek ugunsgrēks, tad šim te konkrētajam uzņēmumam varētu neiet labi kādu laiku. Tātad šis ir risks, kam ir pakļauta Tesla, bet tajā pašā laikā šis te ugunsgrēks īsti nekādā veidā neietekmēs tur Facebook akcijas vai Microsoft vai jebkādu citu uzņēmumu, ko mēs varam iedomāties. Tad mēs varam runāt tālāk par tādām lielāku jomu riskiem, tad industriju riskiem. Piemēram, manuprāt, Covid bija diezgan ne labs laiks, bet labs piemērs, ko izmantot
Ja mēs domājam, piemēram, par avio kompānijām vai šīm te viesnīcu biznesu vai turismu, tad skaidrs, ka šāds te notikums ļoti slikti iespaidojās uz visiem šo te industriju uzņēmumiem. Tajā pašā laikā mums bija Zooms un jebkādi citi digitālie pakalpojumi, kas auga un dzela šajā laikā. Un tad mēs par šādiem te notikumiem varam domāt jau tādā lielākā riska pakāpē, jo viņi ietekmē industriju, bet tajā pašā laikā, ja mēs esam ieguldījuši dažādās industrijās, tad mēs atkal šo te risku tā kā dažādojam. Un tas nozīmē, ka brīdī, kad kaut kas notiek, nevis pilnīgi visi mūsu ieguldījumi ietekmējās sliktā veidā uz šo te risku, bet viņi reaģē tā kā savādākos veidos. Tā kā tas varētu būt tāds pašu ieguldījumu dažādošana un arī domājot par to, ka tās reakcijas ir dažādas uz konkrētiem notikumiem. Tad vai mēs šeit runājam par, tad sanāk, tā diversifikācija var būt gan, teiksim, vienas nozares ietveros dažādās kompānijās, tur ieguldīt, nezinu, Teslā, tur BMW, Škodā, vēl kaut kas, bet tā var būt arī diversifikācija dažādās kategorijās. Es varu ieguldīt mašīnās, es varu ieguldīt tur kaut kādā vides kaut kādās lietās, vai tur kosmosā, vai vēl kaut kur. Kas ir, vai ir nepieciešams veikt, vai pietiek diversificēt, tā kā teiksim, tikai vienā kategorijā, vai ir nepieciešams diversificēt arī plašāk? Nu jā, šeit dažādošanai arī ir līmeņi, kuros mēs varam skatīties. Parasti runājot par diversificētu portfeli, runā par vismaz 10 uzņēmumiem, ko tad vajadzētu. Bet, manuprāt, jā, mēs varam skatīties uz to mazliet tādā plašākā mērogā. Tad mums ir tie dažādie uzņēmumi, tas ir pirmais līmenis. Tad mēs varam skatīties uz dažādām industrijām, kas ir vēl viens līmenis. Vēl mēs varam skatīties uz dažādiem reģioniem, kas ir vēl viens līmenis tam pāri. Un tad mēs varam skatīties arī uz dažādiem instrumentiem. Tātad, ja jūs iepriekš pirms tam runājat par akcijām un obligācijām, tad ieguldot daļu akcijās un daļu obligācijās, tad šie te instrumenti arī var reaģēt dažādi uz kaut kādiem ekonomiskiem notikumiem. Tā kā tur jau ir vairāk līmeņi par kuriem tad ir vērts padomāt. Jā, es tā klausos tevi, un tu saki, ka diversificēts, jeb diversificēts portfelis nozīmē, sākot ar 10 instrumentiem, jā, ka 10 instrumenti, bet man, Vilhelm, ir informācija par to, cik tagad mūsdienās maksā akcijas, un ja tev vajag regulāri pirkt 10 instrumentus, ņemot vērā, kāds ir akciju vērtības, tad tur diezgan tāda liela summa sanāk, ko tev vajag regulāri ieguldīt. Bet es tagad arī uzdošu Annijai jautājumu saistībā ar šo, ko tad var darīt individuāls investors, kurš negrasās katru mēnesi 1000 ieguldīt, jā, bet tā summa, ko viņš var ieguldīt katru mēnesi, ir krietni zemāka. Bet pirms es uzdošu šo jautājumu, es gribu atgādināt mūsu klausītājiem, ka visas ieguldījuma stratēģijas ir saistīts ar zaudējumu risku, un pat cik mēs šajā raidierakstā arī runājam par dažādiem instrumentiem un arī pieminam to nosaukumus, vēlos pateikt, ka šis saturs tiek domāts tikai un vienīgi izglītošanas nolūkos, un nekas no tā, ko mēs šeit stāstam, nav jāuzskata par ieguldījumu padomu. Un tagad, Annija, es esmu gatava uzdot šo jautājumu. Ko var darīt individuāls investors, ja viņš vēlas savā portfolio, ja viņš vēlas diversificēt portfolio gan pēc industrijām, gan pēc uzņēmumiem, gan pēc reģioniem, gan pēc valstīm, gan pēc aktīvu klasēm, gan pēc instrumentiem? Ko viņš var darīt? Jā, tu ļoti labi jau pieminēji par šīm te līdzekļiem, un tiešām pirkt 10 uzņēmumu akcijas varētu būt visnotaļ dārgi. Ir lētākas akcijas, ir akcijas, kas maksā arī pāri 800–900 viena akcija, tad skaidrs, ka ja mums ir, piemēram, 100 eiro, ko mēs vēlamies ieguldīt, tad mēs varam nopirkt vienu akciju un būt ar šo te diezgan lielo risku, kas ir jau līdz uzņēmumu līmenim risks.
vai arī mēs varam izmantot tādu līdzekli kā ieguldījumu fondus. Un, ko tad nozīmē šie ieguldījumu fondi? Tas nozīmē, ka mums ir fonda pārvaldnieks, kuram ir pietiekami daudz līdzekļu, lai viņš varētu ieguldīt visos instrumentos, kādos viņš vēlās. Protams, katram ieguldījumu fondam ir sava loģika, savi noteikumi, kā viņi veido šo portfeli, bet viņiem ir pietiekami daudz līdzekļu, tātad, lai noklātu visus uzņēmumus, ko tad mēs varbūt vēlētos, bet mums nepietiek tās naudas. Un tad ar tiem saviem 100 eiro tu kā investors vari nopirkt daļu no šī ieguldījuma portfeļa. Un tādā veidā šie 100 eiro principā tev ir ieguldīti visur, kur iegulda šis fonds, bet tev pietiek ar to mazāko naudas summu, lai izdalītu savu risku uz visām šīm sadaļām. Kaut kā tā. Jā, es tikai gribētu varbūt nedaudz precizēt. Tu saki fonds. Tas, ko es zinu, ir biržā tirgots fonds, tad ETF. Jā, un tāda es arī zinu, ka mūsu vietējās bankas arī piedāvā dažāda veida fondus. Jā. Šos visus es sauktu par ieguldījumu fondiem. Tur ir mazliet tehniskas atšķirības par to, kā viņi darbojās. ETF, kas ir Exchange Traded Funds, nozīmē, ka viņi darbojās līdzīgi kā akcijām brīdī, kad viņus pērk un pārdod. Tātad šo fonda daļu var nopirkt jebkurā laikā, kamēr birža ir vaļā. Tātad šis biržā tirgotais fonds. Tas nozīmē, ka arī tā cena mainās pēc katra darījuma šīs dienas laikā. Bet šie otra veida fondi, viņi tiek, tātad šo daļu cena tiek noteikta dienas beigās. Tātad viņi šo cenu nosaka brīdī, kad birža ir beigusi savu darbību, tad bieža nestrādā 24/7, biežā ir savas stundas. Un brīdī, kad bieža ir beigusi savu darbību, tad cenas ir noteiktas, tad šīs closing prices katram instrumentam. Un tad tajā brīdī šī visa lielā portfeļa vērtību arī var noteikt. Un tad tā būs tā cena, par kuru tu nopirksi fondu. Bet, manuprāt, no tāda, es sākot investēt, es domāju, ka svarīgāk ir pievērst uzmanību tam, ka tas ir portfelis, kurā ir daudz instrumentu, varbūt tās nevis tai tehniskajai pusē, kā konkrēti viņš tirgojās. Un, manuprāt, ļoti daudz šo ETF saīsinājumu izmanto par visiem fondiem. Tur ir tāda sajūta, ka viņi tā kā mazliet miksējās. Tā kā noteikti kaut kādā tehniskā viedoklī tur ir atšķirības, bet runājot par šo diversifikāciju kā tādu, tad viņi darbojās ļoti līdzīgi. Vēl es esmu dzirdējis par indeksu fondiem. Tas iekļaujās kurā no šīm iepriekš minētajām kategorijām, vai arī tā ir kaut kāda trešā? Tas arī var būt abejādi. Okay. Tas jau ir vairāk runājot par to, ka katrs fonds var izvēlēties tādu loģiku, pēc kā tad viņš vēlās salikt tos instrumentus. Un tad ir indeksa fondi, kuri indeksu kā tādu neviens cilvēks nopirkt nevar. Indeks ir vienkārši rādītāji, lai tu skatītos, kā kopumā performē tirgus. Bet, ja tu vēlies savas investīcijas piesaistīt visam šim tirgum, tad ir indeksu fondi, kas nozīmē, ka šis fonds atbilstoši indeksa veidošanas loģikai, iegulda visos šajos uzņēmumos, kas ir iekļauti indeksā. Piemēram, mums ir S&P 500 indeks, un mums ir indeksam piesaistīts fonds, kas tad arī ieguldīs visos šajos 500 uzņēmumos. Ok. Tad tas ir, sanāk, ETF ir vairāk tāda kurēts portfelis, indeksa fonds ir vairāk balstīts uz specifisku tirgu.
Nē, tad ETFs un ETFs, indeksu fonds var būt ETFs. Okay. Bet tad mums ir tās divas atšķirības. Mums ir ETFs, kas tirgojās visu dienu, un ir portfeļi, kas tiek nocenoti, tā teikt, cena izveidot dienas beigās. Tas ir divas kategorijas fondam. Katrs no šiem te var sastāvēt no dažādiem instrumentiem. Un viņš var sastāvēt no indeksa veidojošiem instrumentiem. Viņš var sastāvēt no, piemēram, fonds, kas iegulda tikai emerging countries, vai arī fonds, kas iegulda tikai tehnoloģiju industrijā. Visi šie te veidi ar sastāvu fonda var būt abās kategorijās. Okay. Tas ir vien otru neizslēdzošs un savstarpēji potenciāli pārklājošs. Mazliet matemātikas termini. Jā, okay. Laikam nopratu vairāk. Jā, tā ir stratēģija. Un arī īstenībā, tad, kad var runāt ar investoriem, viņi mēdz pateikt, es investēju indeksos. Ja, un tas tu uzreiz to iztulko, ka nevis cilvēks reāli pērk indeksus, jo, kā minēja Anni, indeksus nevar nopirkt, bet tas nozīmē, ka viņš tur fondus, kas izseko indeksus, jebkurš korelē ar indeksu izvēle. Tā ir tā stratēģija, un attiecīgi var saprast, ka jā, es esmu iegādājies fondu, piemēram, ETF, jā, es esmu iegādājies, kurš izseko konkrēto indeksu, tas nozīmē, ka mans izvēlētais ETF performē tieši tāpat, kā performē indeksu. Ja? Protams, ņemot vērā arī ETF stratēģiju, jo ir ETF, kuri performē arī otrādi, bet Vilhelm, es domāju, ka mēs arī kaut kādā brīdī pie šīs tēmas arī aiziesim, bet šis jau ir tāds sarežģītāks topiks. Bet jā, tā loģika ir, kā minēja Anni, par to stratēģiju. Ja? Kad mēs sakam indeksu fondi vai es investēju indeksos, tas nozīmē, ka es esmu izvēlējies ETF vai fondu, kurš izseko konkrētu indeksu. Jā, tad mēs varam pateikt, ka viens no tiem pozitīviem aspektiem, kas fondam ir tas, ka viņš uzreiz ir diversificēts. Ja, un, piemēram, Anī, ka es pati priekš sevis šo skaidroju, man ir viens pirkums, bet vesels aktīvu grozs. Ja, jo, piemēram, lai es varētu dabūt tādu diversifikāciju, kāds ir tam pašam S&P 500 indeksam, ja, tik ļoti diversificēts pēc industrijām, bet sektoriem, industrijām un uzņēmumiem, man būtu kaut kāds nenormāls piķis jāiegulda. Ja, bet, piemēram, mēs sākām ar S&P 500 ETF, starp citu. Mūsu pirmā investīcija ir bijusi S&P 500 ETF, un viņš tajā laikā maksāja 57 poundus, un es ar šo te vienu pirkumu, 57 paundi, esmu savā portfolio ieguvusi instrumentu ETF, kurš izseko S&P 500. Ja, un man nevajadzēja maksāt visu to lielo naudas summu. Par katru no 500 uzņēmumiem tas būtu diezgan iespaidīgs skaitlis. Piemēram, tagad Nvidia. Jā, kā instruments no S&P 500. Viņš, es pateikšu, viņš ir 2 reiz vairāk nekā mūsu, pat 2,5 reiz vairāk nekā mūsu ikmēneša ieguldījuma apmērs. Tā kā es varētu 2,5 mēnešu laikā iegādāties tikai vienu instrumentu, tikai vienu akciju savā portfolio. Un vēl tāda lieta, kas varbūt cilvēkiem pērkot akcijas noteikti, mēs runājam par to, ka nopelnīt no šīm akcijām var saņemot dividendes. Un tad arī ieguldījumu portfeļos var saņemt šīs dividendes. Tā ir tāda vēl viena lieta, par ko varbūt tās atcerēties. Ir, piemēram, portfeļi, kas iegulda konkrēti uzņēmumos, kas maksā šīs dividendes, un tad mēs esam pilnvērtīgi, tā teikt, ieguldītāji, lai viņi saņemtu atpakaļ arī, ja mēs ieguldam caur šo te fondu, nevis patiešo nopērkam kādu vienu konkrētu akciju. Bet dividendes nav visiem ETF-iem. Tas ir atsevišķi. Tas jau ir katra uzņēmuma lēmums, jā.
Arī, ja mēs skatāmies uz ETF kā tādu, es varbūt arī to pateikšu, jo ETFs ir tas instruments, kas ir mans lauciņš, kurā es orientējos un kurā es arī personīgi divi portfolio, man viens pilnībā sastāv no ETF-iem, otram man ir kodola sastāv no ETF-iem. Tad ETF arī pēc stratēģijas var atšķirties, tad ir ETF, kuri izmaksā dividendes un tiešām tu, piemēram, reizes ceturksnī saņem dividendu maksājumu savā brokeru kontā. Un ir ETF, kas reinvestē dividendes, ko viņi saņem no uzņēmumiem. Un attiecīgi arī, piemēram, investors meklējot informāciju par ETF-iem, viņš var sastapties ar terminu distributed, tad ir uzrakstīts, vai arī accumulating. Un tad distributed nozīmē, ka šīs ETF izmaksā dividendes ETF turētājiem, bet ja viņš redz accumulating, tad tas nozīmē, ka šis ETF reinvestē dividendes atpakaļ ETF-ā. Un pats investors neko nesaņem, bet reinvestējot, kāda varbūt tā starpība ir tāda, ka tīri vēsturiski ilgtermiņā tiem ETF-iem, kuriem ir reinvestēt dividendes atzīmēts, tad viņu vērtība nedaudz ātrāk pieaug nekā tiem ETF-iem, kas izmaksā dividendes, bet tas tiešām vienkārši vēsturiski un ilgtermiņā. Un tad nākamais atkal izriet no investoru investēšanas stratēģijas, vai viņš vēl šo te ETF turēt ilgtermiņā, jā, vai arī tas ir kaut kāds strateģisks mērķis, piemēram, tikai uz 8 mēnešiem vai uz gadu. Ja, tad varbūt tajā gadījumā investors var izvēlēties, lai viņš saņemtu dividendes savu brokeru konta. Bet, protams, ir jāņem vērā arī nodokļus, jo no dividendēm ir jāmaksā arī nodokļus. Man liekas, mēs aizgājām tādā ļoti detalizētās tēmās ar šo te, ko es te netīšām aizsāku, bet jā, vēl viena tā lieta, ko es gribēju pieminēt par ieguldījumu portfeļiem, manuprāt, ir no paša zināšanu viedokļa. Varētu šķist, ka mēs tagad runājam, un šis viss ir tik sarežģīti, un ko tagad darīt. Un, manuprāt, tā ieguldīšana caur ieguldījumu fondu dod tev mazliet to sajūtu, ka kāds tev pietur rociņu ieguldot, jo tev nav pašam jāizvēlās konkrēti uzņēmumi un tā kā jāizdara tas lēmums, vai es zinu pietiekami daudz informācijas par šo uzņēmumu, kā viņam ies, bet ir kāds profesionāls, kas jau ir izveidojis šo te fondu. Tātad viņi ir veikuši savu analīzi, veidojot viņu, un tad tu tā kā to lēmumu uztici šim te fonda pārvaldītājam. Un, manuprāt, tā ir tā otra pozitīvā lieta, un kāpēc, varbūt tās arī, kā tu teici, ir forši sākt ar ieguldījumu fondu, jo tad tu tā kā mazliet notestē šo te ieguldījumu sajūtu, kā ir, ka tu kaut kur esi ielicis naudu, bet tev nav jābūt varbūt tik plašām zināšanām par visu ekonomiku kā tādu. Vienkārši jāsaprot tā pamatdoma, ka jebkuras ekonomikas mērķis ir augt. Jebkura uzņēmuma mērķis viņu izveidojot ir augt. Un tad brīdī, kad mēs skatāmies uz visu to kopējo ekonomiku un ieliekam tajā naudu, tad mēs varbūt nedomājam par tādām ļoti specifiskām finanšu lietām. Mēs vienkārši ticam šim te faktam, ka ekonomika aug. Un tad mēs peldam no tā, nevis no kaut kādām ļoti specifiskām finanšu instrumentu sadaļām. Jā, tas laikam ir tas liekas ļoti sakarīgi. Bet vai ir nepieciešams tālāk kaut kādā veidā sadažādot arī savus ETF-us, jo teica, Elīna, tev ir vairāki kaut kādi ETF vai vairāk portfeļi, kurš katrs sastāv no vairākiem ETF-iem. Un ja pats ETFs viens par sevi jau ir diversificēts, vai man ir, teiksim, ja man ir, nezinu, teiksim, 200 eiro, ko investēt, vai man ir nepieciešams, vai gudrāk būtu visus 200 ielikt vienā ETF-ā, vai arī šos 200 sadalīt, teiksim, 2 vai 4 dažādos ETF-os? Zini, Anni, es varbūt ātri pateikšu Vilhelmu, un arī, lai klausītāji arī zina, man ir 2 portfolio, viņi atšķiras pēc termiņa. Vienam ir 15 gadi, otram 30 gadi, un līdz ar to arī atšķiras investēšanas stratēģijas, jā. Bet tas atkal ir no tā, ka man vienam portfolijam būs nepieciešama nauda uz sitienu, tajā brīdī, kad bērniem būs 18, 19 gadi, un tāpēc tur risks ir zemāks, un savukārt tam portfolio, kas ir domāts mūsu vecumdienām, tur ir 30 gadi, un tur mēs esam uzņēmušies augstāku risku. Jā, bet atkal tā
tā ir investēšana stratēģijā. Bet, Anni, jā, par šo te diversifikāciju iekš ETF. Jā, šeit mēs atgriežamies pie tā, ka dažādos veidos mēs varam dažādot šo risku. Un ir skaidrs, ka ieguldot indeksā, ieguldot fondā. Bet mēs tā runājam, Anni. Visi investori tā runā. Pat teica, ka nevar ieguldīt indeksos. Jā, bet mēs visi tā runājam īstenībā. Tā kā klausītāji un Vilhelm arī pieradīs. Jo investori tā arī saka, ieguldi indeksos, bet tas nozīmē, ka ir ieguldīts fondā, kurš izseko indeksu. Jā, tieši tā. Tātad ieguldot fondā, mēs sākotnēji izslēdzam šo te uzņēmumu risku ārā. Bet, ja mēs ieguldam konkrētas valsts uzņēmumu indeksā, tad ir skaidrs, ka mēs pašlaik visu savu risku ieliekam šajā te vienā reģionā. Vai arī mēs visu savu risku ieliekam vienā industrijā. Un tādā ziņā noteikti ir vērtīgi kaut kādā brīdī, kad līdzekļi to atļauj, sākt arī sadalīt šos līdzekļus pa dažādiem indeksiem vai pa dažādiem fondiem. Bet tur noteikti būtu arī jāskatās, vai šie uzņēmumi nepārklājās, vai mēs neieguldam divos fondos, kas liekas, viņiem ir dažādi nosaukumi, vai ne? Bet kas tad viņos īstenībā ir apakšā? Tā kā noteikti šajā momentā ir svarīgi arī mazliet palasīt. Un katram fondam ir šī tā informatīvā sadaļa par to, kāda ir tā loģika apakšā, pēc kā izvēlās uzņēmums, kas tiek iekļauti, un ir arī viss šis tā uzņēmumu saraksts, kas ir iekļauts. Tā kā noteikti ir vērts šo te risku tālāk sadalīt arī pa dažādiem fondiem, bet tad, ja mums ir mazliet jāskatās, vai viņi tiešām ir dažādi tie fondi, vai tie ir tikai nosaukumi, kas atšķirās, vai šie fondu pārvaldītāji, kas atšķirās, vai tiešām apakšā tas saturs, kurā viņi iegulda, ir dažāds. Jā, jo var panākt pretējo īstenībā, un Anija teica, vajag mazliet palasīt, es teiktu, vai krietni palasīt, jā, jo var iegādāties, es pateikšu no ETF skatu punkta, var iegādāties divus dažādus ETF, bet ja skatīties ETF holdings, ja tad kādi uzņēmumi ir ETF iekšienē, tad top 10 ir vienādi, un tas nozīmē, ka mēs it kā gribējām iegādāties divus, lai diversificētu, bet realitātē nē, mēs esam diversifikācijas samazinājuši, jo instrumenti tajos ETF, tie top 10 ir vieni un tie paši. Jā, un tas arī varbūt kas ir jāpievērš uzmanību, ko pateica Annija, lai to diversifikāciju varētu samazināt. Un, zini kā, bet man... Es vienkārši varbūt tagad arī padomāju kā klausītājs, nevis kā investors, ETF investors. Bet fondi ir jau patiesībā forša lieta arī tad, kad tu nezini, kur ieguldīt. Jo, ja mēs skatāmies uz daudzām iespējām un akcijām, un, piemēram, kāds topošais investors, un varbūt pat Vilhelms šovakar, ieies kādā skrīnerī, paskatīties akcijas pārlasīt, jā, un ieraudzīs tur 1000, jā, kā tad no viss tā 1000 izvēlēties kaut ko atbilstoši sev. Un tad varbūt Anna arī varētu par šo pastāstīt, ka fonds varētu arī risināt šo te momentu, kad mēs nevaram no visa tā lielā klāsta izvēlēties, kur tieši ieguldīt. Jā, noteikti, jo tas viens ir, ka mēs nezinām no tāda, tā kā varbūt mēs nesaprotam vai mēs nejūtamies pietiekami finansiāli zinoši, lai šādu lēmumu veikt, bet otrs ir, ka mēs vienkārši ir tiešām tik daudz iespēju. Godīgi sakot, arī pašiem fondiem ir ļoti daudz iespēju, bet tas noteikti ir tas moments, jā, kurā tad mēs varam varbūt sākumā padomāt tādā lielākā mērogā, kur mēs gribētu ieguldīt, šajās pašās nozarēs vai reģionos. Un es domāju, ka pašiem profesionālākiem investoriem noteikti arī ir uzņēmumi, kas viņiem varbūt var paslīdēt garām, pašiem veidojot kaut kādu to savu izmeklēšanu par jauniem uzņēmumiem, vai ne? Bet tādā gadījumā, jā, šie fondi ir ļoti labs veids, kā aptvert lielāku skaitliskā mērogā noteikti iespēju, un iespējams arī šie fondu pārvaldītāji ir pamanījuši kādu uzņēmumu, ko tu kā parasts investors esi palaidis garām.
Jā, jūs skaties, Vilhelm, piemēram, kā es gāju savu ceļu. Jā, pirmais, man ir skaidra ASV ekonomika. Tā kā viņa skaidra, es saprotu, kur viņa atrodas pasaules mērogā, jā, un kā šī ekonomika attīstās, bet es tiešām lielāko daļu no ASV uzņēmumiem nezinu, jo es ikdienā viņus neizmantoju. Un, piemēram, tas pats fonds ir atrisinājis šo te mani jautājumu, ka man nav jāiedziļinās katrā uzņēmumā, jācenšas saprast, ar ko viņš nodarbojās, kāds ir uzņēmējdarbības veids, un kāds tur ir finanšu rādītāji, un kāds tur varbūt ir fundamentāls un multiplikātori, bet man ir skaidra ASV ekonomika. Un tas arī īstenībā arī ir bijis tas pirmais iemesls, kāpēc mēs sākām tieši ar S&P 500 ETF, jo mums ir skaidrs, kas ir S&P 500 indeks, un mums ir skaidrs, kas ir ASV ekonomika. Jā. Es klausos un skatos, un arī par to S&P 500 ir baigi daudz dzirdēt. Un ejot viņam cauri un skatoties, un arī īsti neko nezinot ļoti daudz par kaut kādām dažādām kompānijām, varbūt atskaitot tās lielākās, un arī tie S&P 500 ir, tur ir Amazon, tur ir vēl kaut kas, kas ir tādas lielākās kompānijas, kas ir ASV. Viena no tādām lielākajām problēmām, kas man bija, man gribējās, vai joprojām gribās, ja es ieguldu savu naudu, tad ieguldīt pie reizes uzņēmumā, ar ko man bišķiņ sakrīt kaut kādas vērtības, kas kaut kādā mērā varbūt atmet uzreiz Amazoni nost, vai kaut kā, es nezinu, tur kaut kādu Lockheed Martin, kas nodarbojas ar ieroču tirgošanu, kas man nav baigi patīkami, vai, teiksim, es nezinu, ja Latvijā būtu kaut kāda līdzīgs ekvivalents, tad es labprāt neieguldītu, teiksim, Fēniksā. Bet tam laikam, vai, teiksim, es nezinu, gribētu ieguldīt kaut kādā tur zaļajā enerģijā vai kur, bet tam laikam nav nekāda tāda īsāka ceļa par vienkārši iet cauri burtiski visām kompānijām, kas ir tajā ETF-ā, ne? Es varu, bet Anija arī var, es arī varu. Jā, manuprāt, ja tavs vērtības ir, piemēram, šis zaļais kurs, tad tur jau ir diezgan viegli atrast konkrētus fondus, kas tieši fokusējās uz šo te, kā mēs to latviski saucam, ilgtspēju. Tas, laikam, ir pareizais vārds, jā, šo te sustainability momentu. Tā kā nav tā, ka tev ir obligāti jāiegulda konkrēti S&P 500 indeksa fondā, var atrast pietiekami daudz dažādus fondus, kas tad sakrīt arī ar tavām vērtībām. Tā kā tur var sākt ar nosaukumu palasīšanu fondos un tiešām arī atrast kaut ko tādu. Jā, jo fondu pārvaldītāji par šo jau ir padomājuši, jo tu, Vilhelm, neesi vienīgais, kurš aizdomājas arī par tām vērtībām, kur viņš vēlas ieguldīt. Un pareizi arī Annija saka, ka fondi viņi arī pēc tematikas un stratēģijas, jā, viena ir stratēģija, bet nākamais arī pēc tematikas viņi ir sadalīti. Un var atrast arī ESG, kas ir Environmental, Social, Governmental, fondus, arī zaļā enerģētika un arī cita veida uzņēmuma akcijas, kas šajā fondā ir, kas atbilst tavām vērtībām. Bet vai nav tā, ka vienmēr, labi, nevienmēr, nekas nav vienmēr, bet lielākoties šīs šāda veida fondi, viņi loģiski performēs sliktāk, vai ne? Klau, ka sliktāk vai labāk, man vispār nepatīk salīdzinājums sliktāk vai labāk. Mēs varam tikai salīdzināt attiecībā pret kaut ko, bet, protams, ir jāskatās tas vēsturiskais ienesīgums un ir jāsaprot. Un nākamais ir arī jāsaprot, kāds man kā investoram ir nepieciešams ienesīgums un kādu risku esmu gatavs uzņemties. Un, ja mēs skatāmies no vērtību skata punkta, tad ir virkne ar investoriem, kas neliek vērtības ar naudu uz vienādojuma zīmes. Ir investori, kas vērtības ceļ augstāk, un viņi ir gatavi uz zemāku prēmiju, uz zemāku ienesīgumu, saglabājot vērtības. Jo nākamais, mēs īstenībā investējot, arī balsojam ar savu naudu par viena, otra, trešā sektora attīstību. Mēs investējot, sanāk, atbalstam kādu no sektoriem, kādu no industrijiem, kādu no uzņēmumiem. Jā, tas nav, protams, tā, kā mēs pat taisno iedodam naudu šim uzņēmumum, bet tomēr savu rīcību mēs paužam arī savas vērtības. Tas ir arī pareizs iemesls, kāpēc kaut kādos konkrētos uzņēmumos negribētos ieguldīt.
Bet skaidrs, jā. Tā tad ir arī ētiskas opcijas. Jā, un īstenībā, Anna, es domāju, man piekritīs, ka mūsdienā šis te ētiskais moments no investēšanas skatu punkta, viņš arī kļūst ar vienu populārāks, jo mēs jau gribam dzīvot vidē, sabiedrībā, kas ir pretīm nākošā, kas ir atbalstošā, kas rūpējas par vidi, kas rūpējas par darba spēku, kas rūpējās par to, lai visiem ir labi. Ja? Un, piemēram, es neesmu izņēmums, starp citu, bet labi, tas nav bijis ETF, tas bija uzņēmuma akcijas, bet es pārdevu uzņēmuma akcijas pēc tam, kad bija lielais skandāls uzņēmumā saistībā ar darba spēku un saistībā ar attieksmi pret sievietēm, jo es esmu liels sieviešu atbalstītājs un viss tas, kas attiecās uz sievietēm darba vidē un vispār kopumā. Un tajā brīdī, kad ir bijuši šī skandāls, es sapratu priekš sevis, mums nav pa ceļam vairāk ar šo uzņēmumu. Jā, bet tas atkal ētiskais moments. Un Vilhelm, šim uzņēmuma akcijas ir izaugušas, pēc tam. Bet man nav interesanti būt šajā uzņēmumā, man nav interesanti turēt šo uzņēmumu un gūt ienesīgumu, tad, kad šis uzņēmums neatbilst manām vērtībām. Jā, man ļoti prieks. Man liekas, es ļoti varu sasaukties ar to, ko tu saki. Vai arī ir, runājot, paturpināt varbūt šo kind of vērtību, vai katrai valstī ir arī savs, teiksim, indeks fonds vai savs S&P 500? Teiksim, vai ja es esmu Latvijas patriots, un ja es katru dienu mostos ar ausekli pie gultas, vai man ir iespēja, vai ir arī kaut kāds tāds, konkrēti Latvijas uzņēmuma fonds, un vai tajā investējot, es nesu klāt savu artavu Latvijas izaugsmē? Man, diemžēl, tev būs jāsaka, ka pašlaik nav tāds konkrēts fonds, kas ir sakojis tieši Latvijas uzņēmumiem. Cerēsim nākotnē, ka tāds būs. Audzējot šo investīciju kultūru, tad mēs varētu arī mazliet pacelt kapitāla tirgus attīstību Latvijā, lai tiešām ir tā sajūta, ka mēs varam arī savā valstī šo te darīt. Bet tur patiesībā uz to jautājumu laikam varētu aiziet diezgan sarežģīta atbildi par to, kāda vispār ir tā indeksu metodoloģija, kādā veidā viņi tiek taisīti. Un viens no tiem aspektiem ir arī par to, cik lielas kompānijas ir iekļautas indeksos. Un pašlaik Latvijas mērogā mums nav nevienas tādas biljonu kompānijas. Printfuls, ne? Viņi nav listēta kompānija. Okay. Tātad nevienas publiskas biržā esošas kompānijas, kas tad varētu pacelt mūs kā valsti, kad šiem te indeksu veidotājiem vispār būtu interese par Latvijas tirgu. Mēs esam pagājuši Baltijas mērogā vienu solis priekšu, un ir nolemts, ka mēs varētu veidot tādu kopējo Baltijas indeksu, jo skatoties uz Lietuvas un Igaunijas tirgiem, tur jau ir pāris uzņēmumi, kas ir pietiekami lieli, kas tad iekļaujās šajā te metodoloģijā. Bet cerēsim, ka nākotnē šāda iespēja būs. Un, man vispār ļoti patika, ka mēs pacēlām šo vērtību tēmu par to, ka ieguldījumi jau nav tikai par to, ko tad mēs darām ar to savu naudu, bet arī, ka mēs varam par šo domāt tādā veidā, ka mēs izdarām izvēles un mēs vēlamies kaut kādas konkrētas nozares vai uzņēmumus, lai tieši šie te uzņēmumi augtu. Tā kā savā veidā balsojam ar šo savu naudu. Vērtības vispār ir tāda tēma, par kuru mēs varam runāt, jo tajā brīdī katrs aizdomājas par kaut ko un pēc tam arī secina. Bet paturpinot mūsu sarunu par fondiem, zini, Vilhelm, kas ir tāda vēl liela atšķirība, ja mēs ieliekam fondus, akcijas un obligācijas, tā kā tādā varbūt plaknē, kur vērtēt, ir tas, cik daudz laika ir jāvēlta, lai atlasītu akcijas un lai atlasītu fondus.
Ja? Un varbūt es gribētu arī par šo parunāt ar Anniju, par šo te laiku, jo individuāls investors bieži vien ir cilvēks, kuram ir arī ikdiena parastā, nevis tikai biržas dati, ja, un investēšanas portfolio. Ir darbs, ir hobiji, kādam ir ģimene, tagad pavasarī noteikti kāds stāda tomātus, gurķus un visu pārējo. Un laikam ir arī nozīme no tā, cik daudz laika investors vēlas veltīt investīcijām ikdienā. Jo, piemēram, ja viņš izvēlas investēt akcijās, tad var gadīties tā, ka ir jāvelta stundām ilgi, tīpaši pašā sākumā veidojot savu portfolio, lai atlasītu šīs akcijas. Un starp citu, mēs ar vīru esam šo apsprieduši savu laiku, un mēs nolēmām, ka mēs nevēlamies tērēt vairāk par pāris stundām mēnesī savu investēšanas portfolio. Un turklāt, ko nozīmē pāris stundas mēnesī, tas nozīmē vienkārši arī sarunas savstarpējas, gan arī pašas darbības, ja, ka mēs esam gatavi tikai līdz kādām divām stundām mēnesī veltīt. Vai tu, Vilhelm, esi domājis kādreiz, cik daudz laika tu gribētu veltīt investīcijām? Godīgi tādu realistisko minimumu. Es nevaru viņu ielikt skaitļos vai ciparos, bet par spīti tam, cik man ir interesanti varbūt šeit podkāstā runāt par investīcijām, man ir ļoti interesanti darīt arī visu kaut ko citu dzīvē, līdz ar to man negribās. Es labprāt atrastu, kas būtu tas visefektīvākais veids, kā optimizēt savu laiku attiecībā uz šo tēmu ārpus šī podkāsta vai, jā, kas visticamākais tās būtu arī, Alīna, kā tu teici, ar vīru dažas stundas mēnesī. Varbūt uzdodam Annijai jautājumu, tad, ja investors izskata investēšanas iespējas fondos, ar kādu laiku viņš varētu rēķināties un varbūt kā tā atšķirības starp akcijām un fondiem, piemēram, laikziņā? Šeit varētu sākt ar to, ka tātad, sākot domas par ieguldījumiem, mums vajadzētu saprast, kāda ir tā mūsu sajūta. Tātad, kāds ir tas mūsu riska līmenis, cik mēs esam gatavi uzņemties, kāds ir mūsu laika horizonts, cik ilgi mēs vēlamies ieguldīt. Un tad arī mēs varam domāt par to, vai mēs gribam būt aktīvi vai pasīvi investori. Un, ko tas nozīmē? Tad, ja mēs izvēlamies būt šie aktīvie investori, tad mēs vēlamies paši aktīvi meklēt konkrētus uzņēmumus, kas mums interesē, kas varētu būt vērtīgi un atbilstoši mūsu šim te investora profilam. Bet arvien populārāk, manuprāt, ir šī te pasīvā investēšana, kas tad principā ir tas, ko jūs abi aprakstījāt par to, ka mums ir arī citas lietas, ko mēs gribam darīt, un varbūt tās ir noteikti pietiekami daudz entuziastiski cilvēki, kam interesē lasīt finanšu reportus uzņēmumiem un tiešām kārtīgi izstudēt, ko katrs uzņēmums darīs. Un tā ir pietiekami interesanti pasaule prognozēt, kā viņiem ies. Bet tajā pašā laikā ir arī citas interesantas lietas, ko darīt vai ne dzīvē, un tajā brīdī tā pasīvā investēšana, manuprāt, ir ļoti forša iespēja, kā izmantot fondus. Mēs tāpatās sākumā veltam tās pāris stundas, lai saprastu, kur mēs gribam ieguldīt, bet tad to mēs varam darīt jau tādā plašākā mērogā, domājot par šo risku vai tā mūsu vērtībām, kas mums ir, un izvēlamies visas tās pārējās aktīvās izvēles par konkrētiem uzņēmumiem, tad mēs nododam šim te fonda pārvaldniekam, kas izdara izvēles, un mēs izdaram to pašu pirmo solīti un ieguldam fondā. Bet šis nozīmē arī to, ka mēs šim pārvaldniekam maksājam, vai ne? Jā, taisnība. Un tad no fonda viedokļa tad ir arī dažādi veidi šie fondi. Un kāpēc konkrēti indeksu fondi ir tāda ļoti populāra izvēle, ir tātad indeksi jau ir izveidoti. Un šajā te momentā fonds, kas seko indeksam, arī izdara daudz mazāku darbu nekā fonds, kas tev saka, ka viņi aktīvi meklēs konkrēti 100 labākos uzņēmumus, piemēram, auto ražotāju jomā pēc konkrētām stratēģijām, un tad ieguldīs tur. Tad skaidrs, ka šajā momentā investors maksā
ne tikai par šo te fonda salikšanu, bet arī tad viņš maksā pārvaldītājiem par to aktīvo darbu, ko viņš izdara, un tad viņš iegulda. Bet, ja mums ir tāds fonds, kas sako indeksam, tad mēs maksājam mazāk, jo šis te fonda pārvaldītājs arī principā sako līdzi indeksam, tad dara mazāku darbu. Kaut kā tā. Jā, kādā veidā mēs maksājam? Kādā veidā? Mēs maksājam, tātad ir 2 veidu komisijas. Ir šīs tā komisijas pērkot un pārdodot, un tad ir komisijas turot instrumentu. Diemžēl, bet tādas ir. Tā kā jā, tad ir šīs tā pārvaldīšanas maksas, kas ir pārsvarā tās laikam ir gada pārvaldīšanas maksas, ko tad procentos nosaka katrs fonds. Tā kā tām noteikti arī ir vērts pievērst uzmanību, jo brīdī, kad mēs nopelnam, nezinu, tur 10% pieaugumā, tad mēs patiesībā varbūt nopelnam tikai 6 vai 7%, ja mēs samaksājam to pārējo daļu komisijās. Vai ir kaut kādi, vai ir kaut kādi tādi sarkanie karogi attiecībā uz ETF un indeksiem, kurus, ja es ieraugu, tad neatkarīgi no tā, cik daudz es saprotu par pārējo, man varbūt vajadzētu izvairīties no tā attiecīgā fonda? Komisijas noteikti ir tas pirmais, uz ko var skatīties. Jau skaidrs, ka vairāk, manuprāt, par laikam līdz 2%. Tas jau ir daudz, vai ne, komisijās? Zin kā, ja mēs skatāmies ETF, 2% ir ļoti daudz, bet atkal es konkrēti par ETF-iem, tas, kas attiecās uz ieguldījumu fondiem, kas ir tas mutual funds, tur man būtu jāpapēta, lai paskatītu, lai noteikti tās robežas komisijas maksām, bet ETF-am komisijas maksas ir, teiksim tā, indeksu ETF-iem, un plašam tirgumu un pasīvam ETF veidam, kas ir long-term pasīvu ETF veidam, būs komisijas 0,04, 0,07, 0,09, varbūt 1 un 2, bet 0,1, 0,12. Bet, ja mēs skatāmies jau nišētākus ETF-us, piemēram, kaut kādas nišētas industrijas, teiksim, mākslīgais intelekts vai papildinātā realitāte vai, nezinu, kaut kādas biotehnoloģijas, tad tur jau var redzēt 0,2, 0,3, un jo nišētāks ir ETF, jo arī lielāks ir komisijas maksas, bet ETF-iem 1 un 2% ir ļoti daudz. Tur būs 0, un arī ir arī ETF, kur ir 0,9%, bet atkal jāskatās kāda ir tā stratēģija, kāda ir tā tematika šīm ETF-am, un arī tie ETF, kas ir aktīvi pārvaldāmi, bieži arī, kas ir hedžoti, tā kā aizsargāti pret valūtu svārstībām, piemēram, tad viņiem arī tas komisijas maksas ir augstākas, un līdz ar to arī mūsu klausītāji un arī Vilhelms var vienkārši saprast, vai komisijas maksa ir augsta vai zema ETF gadījumā, ir saprotot, kāda ir stratēģija un tematika apakšā. Jo, ja ir nišēta tematika, tad tur būs augstākas komisijas maksas, un tā ir norma priekš ETF, un savukārt, ja tas ir plašs indeks, plašs tirgus, tur būs zemākas komisijas maksas. Bet, starp citu, vienkārši izmantojot arī screeneri, ETF screeneri, tur var atlasīt ETF-us pēc komisijas maksām, un tad var arī uzreiz redzēt, kāds ir šajā te konkrētajā segmentā zemākās komisijas maksas un kāds ir augstākās. Un tas arī tāds kā termometrs, lai saprastu, vai mans izvēlētājiem ETF komisijas maksa ir zema vai augsta. Kas ir screeneris? Screeneris ir platformā attiecībā uz ETF, tā ir justetf.com, bet arī akcijām ir screeneri. Tad tā ir platforma, kas sevī tur visus pieejamos instrumentus, vai arī attiecīgs, piemēram, biržas instruments, vai valsts instruments, vai reģiona instruments, un tad tu vari tur iestatīt kritērijus un atlasīt instrumentus pēc šiem kritērijiem, kas tevi interesē. Un šajā justetf.com
tur var atrast tieši ETF-us, kas attiecās uz Eiropas Savienības valstīm. Jo mēs, kā Eiropas Savienības iedzīvotāji, nevaram ieguldīt populārākos YouTube ETF-us, par kuriem mums stāstā ASV blogeri. Jā, mums vajag obligāti, lai ETF būtu atbilstoši un būtu uzsits. Ja tāds tā kā abreviatūra, kas ir iekļauta ETF nosaukumā, un tas nozīmē, ka šīs ETFs ir izveidots atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Un tad šādus ETF-us var atrast šajā justetf.com, ievadīt kritērijas, kas interesē pēc ETF lielumā, pēc ETF veida, tematikas, akcijas, obligācijas, nekustamais īpašums, preču tirgus. Un tad tur skrīnot, skatīties, kāds ir piedāvājums, kādi ir pārvaldītāji, kādi ir ETF, kādās biržās viņi tirgojas, kāds ir komisijas maksas, kāds ir arī dividendžu izmaksas veids. Okay. Kā salīdzini.lv, bet finanšu. jā, ETF-iem tu konkrēti. Kur pirkt? Jā, jo akcijām ir savi. Akcijām arī ir savas platformas, kur arī to var darīt. Okay. Tas ir jāpaturprātā. Tā vēl viena lieta, kas man ienāca prātā, tagad runājot par šiem te fondiem, un ko tu pieminēji pirms tam citā epizodē par to, ka zināt, ka tad varbūt tās arī pārdot. Un viena lieta, ko mēs bieži vien stāstam cilvēkiem brīdī, kad iestājās šīs te emociju viļņi, un mēs redzam, ka mūsu ieguldījumiem cena krītās. Tātad ir šīs te sarkanās zīmes. Tad tāds teikums, ko es parasti vismaz saku cilvēkiem, ir tad šie te nav īsti zaudējumi tajā brīdī, kad tu vienkārši redzi ciparu krītot. Tie ir zaudējumi tikai brīdī, kad tu pārdod. Un runājot par fondiem, it īpaši, ja tie ir kādas konkrētas valsts vai ekonomikas fondi, tad, principā, Mēs ticam, ka šī ekonomika varētu kaut kādā veidā brīžos kristies, brīžos augt. Tomēr viņa, kā valsts, nebankrutēs, vai ne? Un šī ir tā varbūt vēl viena lieta, ar ko tāda ieguldījuma fondos var mazliet aizsargāt, salīdzinot ar ieguldījumiem, piemēram, atsevišķos uzņēmumos, jo ar uzņēmumiem tomēr ir tie momenti, kad tu skaties, ka uzņēmuma akcijas cena varbūt tās krītās, un tu domā, ka viss kārtībā. Kamēr es nepārdošu, es neesmu neko zaudējis. Tomēr uzņēmumam šis bankrota risks tomēr pastāv. Un tā ir tā lieta, ko varbūt tās ir svarīgi arī apsvērt šajā momentā un izvērtēt, vai tās vērtības krišana tajā brīdī ir tiešām tāda fundamentāla problēma, kad varbūt tās man ir jālic ārā tagad, bet ja mēs ieguldam šādos fondos, tad tomēr, manuprāt, var gulēt mazliet mierīgāk arī redzot tās sarkanās zīmes un tiešām nogaidīt un zināt, ka mēs tomēr uzticamies ekonomikai kopumā. Var tiešām gulēt mierīgāk, bet, zini kā, valsts riski arī pastāv. Protams, un tas arī ir jāņem vērā un jāizvērtē, jo mums ir bijušas ļoti daudz sarunas ar investoriem, kas ir investējuši Krievijas indeksā un kas ir arī guvuši zaudējumus. Tā kā, protams, vienmēr ir jāapsver arī riski attiecībā uz valsti un arī kaut kādi ģeopolitiskie riski. Viņi ir, viņi pastāv, bet es pilnībā to piekritīšu, investējot fondos, tu tiešām guli mierīgāk, jo man portfolio ir arī akcijas, un par savām akcijām es uztraucos krietni vairāk nekā par saviem ETF-iem. Man ir investoru plānotājs. Jā, un tad, kad mēs runājam ar investoriem savstarpēji, un es pasaku, man ir investoru dienas grāmata, kurā es fiksēju savus pirkumus un pozīcijas un iemeslus, kāpēc, un pie kādas domas es plānoju viņus pārdot, man viss pasaka, tiešām kāpēc grāmatas. Bet tas ir veids, kā man neturēt šo informāciju ikdienā. Es vienkārši to daru, lai es varētu ikdienā nedomāt par investīcijām. Un pēc tam vienkārši atveru savu dienas grāmatu, man ir skaidrs, ko es gribēju ar šo instrumentu darīt. Jā, šis ir īstenībā ļoti labs aspekts. Ir tiešām ar to laika patēriņu noteikti ir svarīgi sākotnēji, tās pāris stundas veltīt un saprast, kas tad ir tas, ko es vēlos darīt, bet tad noteikti vajadzētu atgriezties reizi pusgadā vai vismaz reizi gadā un apskatīties,
kā tad ir performējuši šie mani ieguldījumi. Varbūt tās, ka manī kaut kas ir pamainījies, varbūt man ir sajūta, ka es vēlos kaut ko riskantāku pašlaik, vai tieši samazināt šo risku. Tā kā pāris stundas vienreiz noteikti, bet tas tomēr ir sava veida regulārs pasākums, jebkurā gadījumā. Jā, zini, Vilhelm, man liekas, tu tagad aizies no mūsu raidierakstā ar domu, ka fonds ir ideāls finanšu instruments, bet es gribētu arī izrunāt varbūt par riskiem, kas attiecās uz ieguldījumu fondos, jā, jo mēs tā aprakstījām fondu, ka tāds un komisijas maksas nav lielas un diversificēts uzreiz, jā, un patur pie rociņas, bet varbūt mēs varētu arī minēt arī riskus, kas attiecās uz ieguldījumiem fondos. Tas pirmais risks noteikti ir šīs svārstības, kurām ir pakļauts pilnīgi viss finanšu tirgus. Tātad brīdī, kad mēs ieguldam fondos, tad, protams, ka tāpatās būs gadījumi, kad šī vērtība var arī kristies un var pieaugt. Tad šīs finanšu svārstības ir pamats visam, kā darbojas, diemžēl, finanšu pasauli. Tas ir tāds pirmais moments, kurā varbūt tās mazliet jāpiebremzē ar savām emocijām un jāsaprot, ka, lai cik diversificēts varētu būt tas tavs portfels, viņš tik un tā ir pakļauts riskam. Šeit par risku runājot noteikti, jūs jau pensiju tēmā pieminējāt to, ka to risku mazliet var arī samazināt, liekot daļu no instrumenta, tad varbūt fondi, kas iegulda šajos parādu vērtspapīros un akcijās. Tad arī šiem instrumentiem ir dažādas riska pakāpes, jo parādu vērtspapīri ir tad vairāk fiksētas izmaksu instrumenti. Tad no šī viedokļa arī mēs varam skatīties uz fondiem. Tad fondi var būt pakļauti dažāda veida riskiem kā tādi. Varbūt vēl kādi piemēri. Jā, ņemot vērā to aktīvu klasi, kas ir apakšā šim fondam, arī šis risks ir jāņem vērā. Jā, es varbūt no savas puses varētu arī pieminēt pārvaldītāju risku, arī, ka ir arī jāpaskatās, kas ir tas pārvaldītājs, kurš šo fondu ir izveidojis, jā, un arī jāpaskatās gan šī pārvaldītāja lielumu, un arī jāpaskatās šī fonda lielumu arī kā tādu, un arī jāpaskatās ir fonda vecums, starp citu, arī jā, cik sen šīs fonds pastāv, vai viņš nav tikko kā izveidots, jo risks, piemēram, attiecībā uz ETF-iem ir tāds, ka viņš ir pavisam jauns izveidots, ka viņš var negūt rentabilitāti investoru vidū un ka investori tajā neinvestēs. Tā kā tas arī tā kā aspekti, ko izvērtēt, bet ja mēs saliekam tomēr uz vienas paplātes fondus un atsevišķas individuālas akcijas un investēt fondos vai nodarboties ar stock pickingu, jā, tad tas otrs variants, individuālas akcijas un stock pickings ir riskantāk, nervu kutinošāk un netik ļoti arī sanāks mierīgāk dzīvot. Bet, protams atkal, kā kuram cilvēkam ir forši citi tieši kā reiz, kā tu minēji par tiem automašīnām vienreiz, jā, ka kāds grib braukt ar to Ferrari, nezinu, kaut kādu tur rallija ātro mašīnu, jā. Bet tas, ko es gribēju akcentēt, ka lai vai cik instruments mums liktos labs un foršs, un ka viņš tiešām atbilst mūsu investēšanas stratēģijai, mūsu vajadzībām, tam, cik daudz laika mēs vēlamies veltīt šim investēšanai, par riskiem vienalga ir jāatcerās un jāmeklē iespējas arī riskus mazināt. Vilhelm, mēs tuvojamies jau raidierakstā nobeigumu, un es gribu uzdot tev klasisko jautājumu, kur es tev uzdodu. Jā, kur es tev uzdodu katru reizi. Kas ir bijis tavs moments šajā raidierakstā, kad mēs runājām par fondiem kā ieguldījumu iespējām? Tāds varbūt moments. Pirmkārt, par spīti tam, ka mēs beigās pieskārāmies arī visādiem riskiem un mīnusiem ETF-iem un dažādiem fondiem, mans moments laikam viens ir tāds, ka tā ir jebkurā gadījumā tāda daudz stabilāka investēšanas opcija, kā mans bēdīgi slavenais Teslas akciju stabiņš. Tas ir viens. Otrs, tas, ka ir iespējams kaut kādā veidā, es nezinu, man kaut kā ļoti patīk, kur mums aizgāja tā saruna par vērtībām, tad līdz ar to es varbūt iziešu ārā no šīs
no šīs sarunas un vakarā piesēdīšos ambiciozi pie datora vai pie telefona, vai kur meklēdams, ejot cauri kaut kādiem dažādiem fondiem un meklēdams kādus, kas atbilst manām vērtībām, vairāk vai mazāk ar cerību, ka man šīs pāris stundas šovakar būs pietiekami, lai vismaz kādam brīdim es varētu gulēt mierīgi naktīs. Un jā, tas laikam ir tas, ar ko es iziešu ārā no šejienes. Jā, jo investīcijas mūsdienās ir kļuvušas demokrātiskas un patiesībā arī finanšu tirgus dalībnieki, viņi ir izveidojuši instrumentus, kas der arī individuāliem investoriem, jebkad nav vajadzības daudz laika veltīt, atlasīt un uzņemties papildus risku, kas varbūt mums ikdienā parastajā nav vajadzīgs. Un tāpēc tiešām vienkārši ir jāsāk pētīt un jāmet tos mītus par to, ka tas ir sarežģīti, ka tas ir grūti, tas ir pārāk riskanti, tas nav priekš manis, jo man nav finanšu izglītības un tā tālāk. Šos te mītus ir jāmet nost un vienkārši jāsāk izzināt, patērēt saturu par investīcijām un atrast to veidu, kā es varu to demokrātiski darīt priekš sevis un turklāt arī atbilstoši manām vērtībām. Jā, un es ceru, ka mūsu dargie klausītāji vai skatītāji kopā ar mums drīz veidos revolūciju. Mums būs Latvijā 500 dažādu uzņēmumu ETFs pieejams. Es arī ceru, ka mēs ejam uz to un ka mēs tiešām gan arī ar mūsu raidierakstu naudas lietas un arī ar citiem cilvēkiem, kas arī darbojās investēšanas un finanšu nozarē un arī, protams, ar finanšu izglītības biedrību, ka mēs attīstīsim kapitāla tirgu un ka mēs tiešām varēsim pieteikt arī Latvijas indeksu un jā, es pilnībā aizsapņojos nedaudz. Cerēsim. Jā, paldies tev lielas, Annī, par to, ka biji pie mums un izstāstīji par fondiem. Vilhelm, man ir skaidrs tas, ko tad darīsi šovakar. Un klausītāji, paldies, ka klausījāties. Jūs varat atrast finanšu izglītības biedrības sociālos mēdījos un tur uzdot arī savus jautājumus par šodienas raidieraksta tēmu par fondiem. Meklējiet finanšu izglītības biedrību Instagram, Facebook un LinkedIn. Un tiekamies kaut kad jau nākamajā raidierakstu sērijā. Paldies! Atā! Atā! Tā!